Apostļu darba grāmatu, 2. nodaļu, un nolasīsim tur no 44. panta. Apostļu darba grāmata, 2. nodaļa, no 44. panta. Bet visi ticīgie turējās kopā, un visiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu. Un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Āmen. Lūksim Dievu. Godības pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par šiem bagātīgajiem vārdiem, kuros mēs varam gremdēties, lai uzņemtu Tavu patiesību. Un patiešām Tavu vārdu ir patiesība, un mēs pateicamies, ka Tu mums esi izdvesis savu vārdu, lai mēs to uzņemtu un lai mēs to no tā arī varētu dzīvot, kungs. Paldies, ka Tavos vārdos ir šī dzīvība, kungs, ko mēs varam pat fiziski izjust. Svētī, kungs, ka mēs spējam tos izprast un apzināties Tavu gribu un pakļauties tai, uz ko Tu mūs aicini. Paldies, ka Tu parādi mums to, kā tika draudze dibināta, uz kādiem pamatiem un uz kādiem principiem tā tika veidot. Un paldies, kungs Jēzus, ka Tu esi tās galva un Tu cel savu draudzi un ka Tu mums, katram vienam ticīgam cilvēkam dod iespēju ņemt dalību pie šīs dievišķās godības. Svētī mūs savā patiesībā, kungs, jo Tavi vārdi ir patiesība. To lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Sēdiet. Katram ticīgam svētdiena ir ļoti brīnišķīga diena, kad mēs varam sanākt kopā, atvērt Bībeli un gremdēties Dieva vārda patiesībās, gremdēties un meklēt pēc Dieva gribas, meklēt pēc tā, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un viennozīmīgi Bībele tā ir atklāsme par Dievu. Bībele mums atklāja to, kāds ir Dievs un ko Dievs no cilvēka vēlās. Un plus tam arī ir vēl daudz citas patiesības Bībelē, ko Dieva vārdā, ko Dievs ir izdvesis. Un viena no šādām patiesībām ir vēl tā, ka Dieva vārds atklāja to, kāds ir cilvēks. Un šeit es gribu iestarpināt nedaudz tādas pats savu liecību un to katrs ticīgs cilvēks patiesībā savā sirdī ir izjūts līdzi to, kad mēs dzīvojam bez Dieva, kad es biju bez Dieva. Es biju diezgan augstās domās par sevi un diezgan vērtīgi arī sevi novērtēju. Man liekas, ka es visu varu un visu spēju un pēc savas dabas, ka es nemaz tik slikts neesmu. Bet tad, kad es atvēru Bībeli un sāku lasīt svētos rakstus un kad Dievs deva šo žēlastību piedzimt no augšienes, es sevi atklāju pavisam kaut ko citu. Es atklāju to, ka ar manīm nemaz nav tik labi. Un to piedzīvo katrs ticīgs cilvēks, kurš ar patiesu vēlēšanos ieskatās Bībelē, viņš saredz tur savu dzīvi. Un cik būtiski Dieva vārds izspoguļo cilvēku dzīvi un parāda to, kāds viņš ir. Un tāpēc ir arī evaņģēlijas, mīļie, jālasa. Tāpēc evaņģēlijas ir jālasa, lai evaņģēlijas vairāk un vairāk nostiprina mūsu dzīvi, lai mēs vairāk un skaidrāk saprastu to, kāda ir Dieva griba, lai mēs redzētu to, kāda esam mēs, kur mums ir jāmainās un kur ir jāvirzās. Un paldies Dievam, kad Viņš mums ir dāvājis šo apostļu darbu grāmatu. Patiesībā šī grāmata ir uzrakstīta iesākumā vienam cilvēkam, Teofilam. Lūka raksta Teofilam un izskaidro kristietības vēsturi un parāda to, kā Dievs ir darbojies. Bet Dievs pārdabiskā veidā to ir dāvājis arī mums, kad šis vārds, ko ir apostļi mācekļi pierakstījuši,
tas runā vēl joprojām šodien runā uz mums un runā ļoti spēcīgā veidā. Mēs šeit 2. nodaļā pēdējos 7 pantos esam pavadījuši jau 2 svētdienas un apskatījuši 10 būtiskas lietas, kāda ir veselīga draudze, uz kādiem principiem, uz kādiem pamatiem veidojās veselīga draudze. Protams, pats būtiskākais, kas šeit ir ielikts šajos 7 pantos, ir šīs 4 lietas. Viņi pastāvēja apostuļu mācībā, viņi pastāvēja sadraudzībā, maizes slaušanā, un viņi pastāvēja lūkšanā. 4 lietas, bet mēs jau apskatījām 10 lietas. Un tāpēc es gribu jums pateikt to, ka katrai lietai ir kāds savs iesākums. Katrai lietai. Piemēram, jūs turat rokās Bībeli. Un Bībelē ir sava vēsture. Bībelē ir savs iesākums. Dievs ir izredzējis īpašs cilvēks, kurus viņš ir uzrunājis. Šī īpašie cilvēki svētā gara iedvesti ir uzrakstījuši šo grāmatu. Šī grāmata ir tikusi tulkot daudzās visās pasaules valodās. Šodien mēs arī šeit varam lasīt savā dzimtā valodā šo Dieva izdvesto vārdu un smelties no tā gudrības un patiesības. Tāpat tas arī dziesmu grāmata, ko jūs turat savās rokās, kur mēs izdziedam daudz ticīgo cilvēku dziesmas, kuras ir sarakstītas. Mēs smeļamies no tā daudz iedvesmas savā dzīvē, bet visam tam ir savu vēsturi. Visam tam ir kaut kāds savs priekšgājums, iepriekš ceļš, kas ir bijis sagatavots. Tāpat arī šiem pantiem, un viņi pastāvēja apostuļu mācībā, maizes slaušanā, sadraudzībā un lūkšanā, tam visam ir kaut kāds iesākums. Lai šie vārdi tiktu šeit ierakstīti, mēs redzam to, ka apostuļi īpašā veidā tika izredzēti. Mēs redzam to, ka Dievs apdāvināja apostuļus ar īpašu spēku, ka viņi varēja darīt brīnums un zīmes. Un šo izdesto vārdu apostuļi arī nesa mums. Tam taču ir kāds tāds, un ko es ar to gribu pateikt? Es ar to gribu pateikt, kad mēs stāvam uz apostulisku mācību, un mēs saprotam to, ka tam ir Dievs ieguldījis, priekš tā Dievs ir ieguldījis ļoti daudz. Un ja ir kaut kāds iesākums, tā tad ir arī kaut kāds darbs, kas tiek padarīts, un šim darbam ir kaut kādi augļi. Un tieši par to, ko es gribu šodien runāt, 5 lietas uzsvērt no šiem pašiem Bībeles vārda, Dieva izdvesta vārda, garīgas dzīves augļi draudzē. Kādi tie bija? Un pirmā lieta, ko es gribu uzsvērt, tā bija veselīga upurējoša kalpošana. Viņi kalpoja, kā mēs šeit lasām, cits citam. Pašaizliedzīgi. Un šī kalpošanai bija īpaši panākumi. To, ka atgriezās 3000 cilvēki, un par šiem cilvēkiem mācekļi rūpējās. Viņi rūpējās viens par otru. Un kā jau es esmu daudzreiz to uzsvērs, kalpot tā ir privilēģija. Ne, ka mēs paši būtu nopelnījuši šo kalpošanu, bet kalpošana, kura mums ir, tā ir dāvāta no Dieva žēlastības. Un kamēr jūs savā dzīvē esat nevērtīgi kalpi, līdz tam brīdim, kamēr jūs esat nevērtīgi, Sātans par jums liksies mierā. Un jūs īpaši neaizskars. Bet tikko jūs kļūsiet par vērtīgiem kalpiem, par kalpiem, kuri nes augļus, kuri nes pozitīvus rezultātus, jūs redzēsiet to, cik daudz uzbrukumu ir jūsu dzīvē. Un tāpēc pie šīs pirmās lietas es gribu daudz apakšpunktus uzsvērt par to,
kādu kalpošanu būtu jāizstāv. Kāda kalpošana būtu jāatbalsta mums savā ticības dzīvē. Un viena no šādām lietām ir rezultatīva, nopietna kalpošana, rūpīga kalpošana. Tukša kalpošana nevienam nav vajadzīga. Ja kalpošana ir tukša, tad cilvēki neaug, cilvēka daba nemainās, cilvēka raksturs nemainās, draudze kļūst vāja. Bet rūpīga kalpošana, nopietna kalpošana, tā maina cilvēku dzīves. Un kad jūs redzat šādu kalpošanu, ka tā maina, piemēram, jūsu pašu dzīves un cilvēku dzīves, kas ir jums apkārt, tāda kalpošana ir jāizstāv. Par tādu kalpošanu ir jārūpējas. Un to mēs redzam arī šajo pašu mācekļu dzīvo. Viņa kalpošana nebija tukša. Šī kalpošana bija ļoti piepildīta un piepildīta ar to, ka viņi viens par otru rūpējās, palīdzēja pieaugt Kristū. Otra lieta, viņa kalpošana bija ļoti vīrišķīga kalpošana. Un kur mēs to redzam? 45. pantā mēs to varam redzēt to, ka šī vīrišķība izpaudās tajā, ka viņi pat bija spējīgi pārdot visus savus īpašumus un rocību. Mīļie, tur ir vajadzīga vīrišķība. Un tur patiešām ir vajadzīga ļoti liela vīrišķība, ka mēs spējam nodot sevi paši kā dzīvu svētu Dievam patīkamu upuri. Ka mēs spējam sevi aizliegt. Tur ir vajadzīga vīrišķība. Tur ir jābūt stipram Kristū. Vēl šajos pašos pantos mēs redzam, ka tā bija godīga kalpošana. Viņi izdalīja no saviem līdzekļiem, kā kuram vajadzēja. Un tie bija redzami augļi, tas bija redzams rezultāts. Šī kalpošana bija ārkārtīgi veselīga, jo viņa bija godīga. Mēs redzam arī vēlākos pantos, mēs skatīsimies, ka daudzi ar negodīgu sirdi vēlējās kalpot Dievam, un viņi piedzīvoja ārkārtīgi lielas bēdas. Kad Dievs sodīja un sodīja pat ar nāvi, kad mēs lasīsim tālāk par Ananiju un Safīru. Vēl mēs šajos pantos redzam, ka šī kalpošana bija dieva centriska kalpošana. Viņi visi vienā mēlē slavēja Dievu. Mīļa, tā ir kalpošana, kas ir jāizstāv. Ne cilvēku centriska kalpošana, bet dieva centriska kalpošana, kad jūs redzat, ka cilvēki deg pēc Dieva, ka cilvēki meklē Dievu valstību un viņa taisnību, ka jūs redzat, ka cilvēks grib dzīvot pēc Dieva gribas, tāda kalpošana ir jāatbalsta. Par tādu kalpošanu ir jārūpējās. Vēl mēs šajos pantos varam redzēt to, ka tā bija ārkārtīgi mīloša kalpošana. Kur tas parādās? Tas parādās pie tā, ka viņi ikdienas sanāca kopā. Tas nebija tā, kad mēs svētdienā saskrienam kopā un tad mēs nedēļu viens otru negribam redzēt. Tā bija tāda kalpošana, kad viņi nevarēja viens bez otru iztikt. Un tā bija ārkārtīga mīlestības pilna kalpošana, un šāda kalpošana ir jāizstāv. Vēl tā bija darba mīloša kalpošana. Viņi mīlēja, šie cilvēki mīlēja darbu. Viņi mīlēja to, ko Dievs ir pavēlējis, lai to pildītu. Lai celtu draudzi, kurā Dievs viņus ir iegremdējis. Vēl mēs šeit redzam, paskatieties, cik daudz lietas. Es vienkārši tikai apbrīnoju, ka šajos 7 pantos ir ielikts tik daudz, ko mums smelt. Šī kalpošana vēl bija atklāta kalpošana.
Visi cilvēki, kas bija apkārt, viņi to varēja redzēt, un viņi bija iespaidoti no šīs kalpošanas. Jo viņi bija atklāti. Viņi neslēpj savu ticības dzīvi. Vēl šī kalpošana bija rūpīga kalpošana. Ka viņi visu darīja ar zināmu rūpību. Visu darīja ļoti akurāti un tā, kā Dievs to bija nolicis un tā, kā Dievs to vēlās. Tad, mīļie, pirmā lieta mums ir vajadzīga veselīga upurējoša kalpošana. Un tā ir kalpošana, kura ir jāizstāv. Tā ir kalpošana, par kuru ir jārūpējās. Kamēr jūs esat nevērtīgi, Sātans jums neuzbruks. Bet tu, ko jūs kļūsiet vērtīgi Dieva acīs, tikko jūs radīsiet šo iespaidu, mīļie, jūs sastapsieties ar daudz uzbrukumiem. Jūsu ticība vēlēsies vājināt no visādām pusēm. Tāpēc apbruņojieties ar šo apostulisko mācību, ar upurējošu kalpošanu. Otra lieta, kādas augļus mēs varam redzēt šeit apostuļu dzīvē, ir tās, ka garīgas dzīves augļi bija vienkāršā priecīgās savstarpējās attiecībās. Vienkāršās priecīgās savstarpējās attiecībās. 46. pāns mēs varam nolasīt. Un viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi un bauda barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Tas bija priecīgi ar gavilēm un ar vientiesīgu sirdi. Un Dievs aicina mūs uz šādu, kad mūsu dzīvē ir tādi augļi. Mēs mēdzam priecāties par daudzām un dažādām lietām. Es gribu uzskaitīt dažas. Cilvēki priecājās, piemēram, kad viņš nopērk jaunu mašīnu. Cilvēks var priecāties. Cilvēks priecājas, kad uzceļ jaunu māju. Cilvēki mēdz priecāties par to, ka viņiem ir daudz naudas, kad ir izdevies nopelnīt daudz naudas. Cilvēki mēdz priecāties par to, kad ir atradis savu otru pusi. Cilvēki mēdz priecāties par to, kad ir izdevies kaut kur aizceļot un kaut ko redzēt. Bet viss šis prieks ir īslaicīgs un pārējošs. Es domāju, ka jūs jau to paši savā dzīvē esat ievērojuši. Nopirk jaunu mašīnu. Cik ilgi tu uz to skatīsies un priecāsies? Uzcēli jaunu māju. Cik ilgi tu uz to skatīsies un priecāsies? Es pats esmu to ievērojis savā dzīvē, ka kādreiz kaut kur tu aizceļo un tu redzi brīnišķīgs dabas skats. Tas viss ir jauki, to visu var darīt. Bet visu laiku tu nestāvēs un neskatīsies uz to pieneni un nepriecāsies par to. Tas prieks pāriet. Tas ir skaisti, bet viņš pāriet. Un es nesaku, ka to nevajag darīt. Ja jums Dievs dod daudz naudas, lai Dievs jūs svētī. Ja Dievs jums dod jaunu mašīnu, lai Dievs jūs svētī, kaut Dievs jums dod vairāk jaunas mašīnas. Ja Dievs jums dod jaunu māju, priecājieties par to. Un es priecāšos arī līdzās ar jums, ka Dievs jūs ir svētījis. Bet tas viss pāriet. Bet mums ir vajadzīgs patiesas prieks. Un atveriet vēl vienreiz 1. Jāņa vēstuli, brālis lasīja, un mēs nolasīsim dažu. Es parādīšu, kur ir patiesas prieks. Un kā šis patiesais prieks, kā viņš veidojās. Šis patiesais prieks, viņš nav izsmeļams. Jo tas nāk no Dieva. No 1. panta. Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši, un mūsu rokas ir aptaustījuši dzīvības vārdu.
Dzīvība ir parādījusies. Mēs esam redzējuši un apliecinam un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Un klausieties 4. pantu. To mēs rakstam, lai mūsu kopējais prieks būtu pilns. To mēs rakstam, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Bet šeit ir tāda zināma ķēdīte, kuras posmus mēs nevaram tā izraut atsevišķi. Lai šis prieks būtu un šis prieks būtu patiess, kā tur ir pirmais teikums rakstīts, kas bija no sākuma. Mums ir jāiepazīst tas, kas visu ir radījis. Mums ir jāiepazīst tas, no kā viss nāk, no kā visas lietas. Mums ir jāiepazīst tas, kas to pieneri ir radījis un kas ir radījis Lielo kanjonu. Mums ir jāiepazīst tas, kas dod no zemes sulīgas augļus un resursus, no kā var uzcelt māju un no kā var uztaisīt mašīnu. Un tāpēc, lai patiesi priecāties, mums ir vajadzīgs pirmkārt atzīt Dieva varenību. Tā ir pirmā lieta. Atzīt Dieva slavu. Otra lieta, mums ir nepieciešams atzīt savu grēcīgumu un vainu Dievu priekšā. Trešā lieta, mums ir jāpieņem Kristus valdīšana savā dzīvē. Ceturtā lieta, mums ir jāpieņem apostuliska mācība. Ja kaut kas no šīs ķēdītes iztrūks, jūs nespēsiet patiesi līksmoties. Jūs patiesi nespēsiet priecāties. Tikai tāds cilvēks, kurš apzinās savu glābšanu, viņam var nepiederēt nekas. Bet ar to pietiek, ka viņš ir glābts. Viņš spēs par to priecāties. Un tāds ir patiesa prieks. Gars dara dzīvu, miesa nedara nieku. Miesa īslaicīgi papriecājās, un viņas prieks pāriet, bet gars, ko Dievs dara dzīvu, gremdējoties dzīvības vārdā, viņš var priecāties nepārtraukt. Lūk, kāpēc mums ir vajadzīga šī apostuliskā mācība. Lūk, kāpēc mums ir vajadzīgi gremdēties viņa patiesībās, lai mēs nestu garīgus augļus, kas Dievam ir patīkami. Un tā ir pirmkārt upurējoša kalpošana cits citam, pašaizliedzīga kalpošana, veselīga kalpošana. Un tas ir vienkārši savstarpējs dzīves attiecības. Priecīgas attiecības vienam ar otru. Trešā lieta, kādas augļus mēs šeit varam redzēt apostuļu un mācekļu dzīvē, ir tas, ka viņiem bija uzticīga nodošanās. Mēs vienmēr meklējam uzticīgus cilvēkus. Un mēs augstu vērtējam uzticīgus cilvēkus. Jūs paši savā dzīvē vēlaties, lai jums būtu uzticami bērni, lai jums būtu uzticams dzīves draugs, lai jums būtu uzticami draugi, lai jums būtu uzticama draudze, lai jums būtu uzticami brāļi un māsas apkārt. Un šeit, kur mēs redzam to, kad viņi bija uzticīgi, un atkal 46. pantā, ka viņi ikdienas sanāca kopā. Viņi uzticīgi varēja viens otram kalpot un par to priecāties. Viņi to darīja vienprātīgi. Un tas mums parāda par uzticību. Ceturtā lieta, kādi garīgas dzīves augļi, ko mēs varam šeit redzēt, ir, viņiem bija dabīga liecība šai pasaulē. Viņiem nebija jātaisa nekādas programmas. Viņiem nebija jāveido nekāds mārketings. Kāpēc? Jo viņiem bija dabīga
liecība šai pasaulē, un tās bija viņa izmainītās dzīves. Lūk, kas ir vajadzīgs. Un šādam gara auglim ir jāparādās mūsu dzīvē, kad biju tāds, tagad esmu savādāks. Dzīvoju pēc pasaules principiem, tagad es dzīvoju pēc Dieva principiem. Un tā ir mana dabīgā liecība pasaulē. Ka man nekas nav jāizdomā. Es dzīvoju tā, kā Dievs to vēlās, un tā ir mana liecība. Un 5. lieta, ko mēs šeit redzam, ir pārdabiska draudzes izaugsme. Tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Un tie bija augļi mīļi. Garīgi dzīves augļi draudzē. Atgādinām vēlreiz šīs 5 lietas. Kāda bija šie augļi? Tā bija upurējoša kalpošana. Tās bija vienkārši priecīgas savstarpējas attiecības. Tā bija uzticīga kalpošana. Tā bija dabīga liecība šai pasaulē. Un tā bija pārdabiska draudzes izaugsme. Tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tapa izglābti. Mums ir jāpriecājās par tiem cilvēkiem, kuriem Dievs pieskarās. Mums viņiem ir jābūt par liecību, mums ir viņiem jābūt par piemēru šiem cilvēkiem. Jo Dievs glāb vēl joprojām cilvēku. Vēl joprojām. Tas laiks nav beidzies, kamēr šī pasaule pastāv, Dievs glābi cilvēks. Un tāpēc pārvērtējiet un izvērtējiet savu dzīvi, vai jūs esat par liecību saviem bērniem, vai jūs esat par liecību saviem vīriem, vai savām sievām, vai jūs esat par liecību saviem darba kolēģiem, kaimiņiem, vai jūs esat par vienkārši patiesa dzīves liecību. Dabīga liecība šai pasaulē. Ja šī liecība būs jūsu paša izdomāta, viņa cilvēks neietekmēs. Jo šodien tu spēsi parādīt viņiem Kristu, bet rīt tu viņiem rādīs to, cik labi ir dzīvot pasaulē. Tāpēc izvērtēsim vēlreiz savas dzīves un pārdomāsim tos, kādus augļus mēs nesam. Vai šī apostuliskā mācība, ko mēs esam pieņēmuši, pārveido mūsu dzīves, vai tā vada mūsu dzīves? Vai šī mācība, ko apostuļi ir mums devusi, pieņemot evaņģēliju, ir rezultatīva? Un lai Dievs uz to mūs svētī un stiprina, ka mēs tajā stāvam. Āmen. Lūgsim Dievu.